Nu, ko tev neveicās mīlestībā? Tu esi samierinājies ar to, ka tev vienkārši neveicas mīlestībā, un mīlestība un veselīgas attiecības nav priekš tevis. Ja tev šķiet, ka tas ir veiksmes faktors, kad ir kaut kāda mēnesis fāze, kad ir kaut kāda tāro licēja, tāro kāršu licēja, astroloģija, numeroloģija, kas tev varētu palīdzēt un nav vienkārši tagad īstais brīdis, īstā kaut kāda mēnesis fāze un tev vienkārši jāsagaida, tad tu vienkārši tā vari apsēsties un gaidīt. Un kamēr tu gaidi, tu vari noskatīties šo video un saprast, kas no tevis ir atkarīgs. Jo, ja tu domā, ka ir kāds kaut kur ārpasaulē, kam ir jāizdara savs darbs, tad tu arī vari padomāt par to, ka varbūt ka tas otrs jau sen ir izdarījis, bet tev ir palikusi tava daļa. Un šajā video tad tu uzzināsi, kas ir tava daļa. Mans vārds ir Juta Beļecka, es esmu pirmā Latvijā attiecību stratēģe, un es tieši palīdzu visiem tiem, kas ir nolēmuši, ka vēlās darīt savu daļu, kas ir veselīgās attiecībās jādara. Kas ir jādara, kā ir jārīkojās, kā ir jādomā un kādi ir pirmie soļi, ko spērt, tad šajā video vairāk par to pastāstīšu. Tātad viens galvenais iemesls, kāpēc tu piekrīti uz neveselīgām attiecībām, uz toksiskām attiecībām, uz tādām attiecībām, kurās tevi noniecina, kritizē, kurās tu nesaņem to, ko tu patiešām vēlētos. Viens no galvenajiem iemesliem, ar ko es arī visbiežāk sastopos, ir zems pašvērtējums. Zems pašvērtējums ir tas iemesls, kāpēc tu piekrīti uz šīm te neveselīgajām attiecībām, bet šīs te neveselīgās attiecības patiesībā ir ne tikai ar partneri. Ja tu tagad padomā un pāanalizē vispār savu dzīvi kopumā, tad tu sapratīsi to, ka šīs neveselīgās attiecības tev saglabājās pilnīgi visās sfērās. Ar draugiem, ar kolēģiem, un šeit mēs nonākam pie šīm te neveselīgajām attiecībām ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, ar tuvākajiem. Un šeit ir sakne. Šeit ir tas iemesls tieši kāpēc tev ir zems pašvērtējums. Un ja mēs noņemam iemeslu, tad mēs saprotam to, kad mēs varam noņemt pilnīgi visu, mēs varam mainīt pilnīgi visu. Tātad, ja tev nav zems pašvērtējums, kāds tad viņš ir? Vai viņš ir piepūsts, paaugstināts, kaut kāda iedomība parādās uzreiz? Vai ir galējības no viena grāvja otrā? Vai varbūt, kad ir iespējams arī veselīgs pašvērtējums, kur tu sevi pieņem savā šī brīža versijā tieši tādu, kāds tu esi šobrīd? Vienkārši pieņem sevi tādu, kāds tu esi. Bet nē, tā vietā tu izvēlies meklēt, kurš tevi cits pieņems tādu, kāds tu esi. Un tad šis te cits tev spoguļo visu laiku, ka tu sevi neesi pieņēmis ar šiem te izteicieniem, ar šo te kritizēšanu, ar šo te noniecināšanu. Bet tas ir vienkārši atspoguļojums tam, kas patiesībā darās tevī iekšā. Kādas ir tavas attiecības pašam ar sevi, pašam pret sevi? Tādas, kādas attiecības tev ir pašam pret sevi, tādas attiecības tev ir arī ar visiem apkārtējiem. Te ļoti daudziem šķiet, ja es eju ar lūgumu, tā kā lūgumu dodiet man šo te novērtējumu, ka es esmu pietiekoši labs, ja? Tad es tā kā labi izturos pret citiem. Bet šeit ir tāds pašapmāns par to, ka tu centies izpelnīties. Bet otrs jau neparakstīja nekādu līgumu ar tevīm par to, kad ir kaut kas jāizpelnās. Tas ir tev šeit, ka ir kaut kas jāizpelnās. Un tā ir tava interpretācija pret šo te darījumu,
kam tavuprāt ir jānotiek un kādā tieši formātā un uz kādiem nosacījumiem un ar kādām samaksām. Tas viss ir tevī iekšā un tev šķiet, ka tu otram dod to, ko viņam vajag. Bet tam otram šķiet, ka viņš tev dod to, ko tev vajag. Un šeit ir šis te konflikts ārpusē, ja? Bet šis konflikts sākās tevī iekšā. Šis te konflikts ir tas, kas ir jārisina šeit, nevis ar visiem ārpasaulē, ar partneri, ar mammu, ar tēti, ar omīti, ar kolēģi, ar draudzeni vai draugu. Nē. Tad, kad tu atrisini viņu sevī iekšā, tad tev ārpasaulē vairs nav par ko konfliktēt. Nākamā lieta ir trūkums. Nākamā lieta, kas vēl tev var trūkt, izņemot šo te veselīgo pašvērtējumu, tas ir atzinības trūkums, uzmanības trūkums, mīlestības trūkums, cieņas trūkums, prieka trūkums, laimes trūkums, veselības trūkums. Tev ir kaut kāds trūkums, kuru tu pats apzinies, ka tev ir šis te trūkums, un tā vietā, lai pats sev to iedotu, tu ej un meklē, kad kāds tev to iedos. Tu nevari priecāties par dzīvi tik ilgi, kamēr tev ir jāpriecājās vienam par šo te dzīvi. Tu nevari iedot sev atzinību par to, kas ir jau izdarīts, kas ir jau sasniegts, par vispār, par lietām, notikumiem, par sasniegumiem tavā dzīvē. Atbild otrs, kaut kur ārpasaulē, kāds cits atbild par šo te atzinību, par šo te uzmanību, par šo te mīlestību. Nevis tu pats par sevi, bet kāds cits. Tu atdod to kādam citam. Tajā brīdī, kad tu atdod kādam citam tiesības, ļaut tiesības būt laimīgam, tās tiesības, kuras tev ir no dzimšanas. Ja? Tā kā mēs visi piedzimstam ar tiesībām būt atzītiem, būt mīlestībā, priecāties par varbūt kādreiz muļķīgām lietām, ja kādam var likties muļķīgas lietas, būt veseliem, saņemt šo te uzmanību tieši tik daudz, cik mums tas ir vajadzīgs, sāksim jau paši ar sevīm. Ja? Kad nevis, kā šodien arī aktuāla tēma par pārstrādāšanos, ja? Kad cilvēks nepiegriež savam ķermenim pietiekoši lielu vērību, iet un dara sev pāri ar visādiem sasniegumiem, ar visādiem pienākumiem, pats sev kaitē, un pēc tam ķermenis vienkārši pasaka viss, vai nu te jau būs kaut kāda hronika, ja, vai nu te būs kaut kāda akūtā saslimšana, bet katrā ziņā, kur tu biji ātrāk vecīt vai vecenīt, tad, kad vajadzēja domāt, ja? Tad, kad vajadzēja dot sev šo te uzmanību, ja? Tad, kad vajadzēja dot pašam sev šo te atzinību, tad, kad vajadzēja pateikt stop, šeit jau viss ir ļoti labi, te ir pietiekoši izdarīts. Tagad paskatīsimies, kā mēs varam gūt prieku no izdarītā jau, ja? Bet nē, tam ir vajadzīgs otrs cilvēks, ja? Un te rodās atkal tāds iespējas, ka man vienkārši neveicās. Nevis tev neveicās ar veselību, nevis tev neveicās mīlestībā, nevis tev neveicās, ka tev atkal neizrāda neviens cieņu, vai tev vienkārši pa dzīvi neveicās, bet tu nepiegriez sev šo te vērību, šo te uzmanību, nedod sev šo te atzinību, un tu dzīvo pats pastāvīgos deficītos. Un šīs te partnera attiecības, šī te neveikšanās mīlestībā ir tikai kā sekas. Cēlonis ir tajā, ka tevī ir pilns ar deficītiem, un tu meklē kādu citu, kurš šos te deficītus aizpildīs. Tad, kad tu sāc pats aizpildīt šos te deficītus, tad pēkšņi parādās pasaulē cilvēki arī bez deficītiem, ar kuriem kopā ir viegli, veselīgi, patīkami. Ar kuriem jūs saprotaties no pusvārda un ar kuru kopā nav jāizliekās un nav jātēlo. Nākamā lieta ir bailes. Tad, kad tev ir kaut kādas bailes, neizskaidrojamas bailes, un ja šīs bailes ir jāapraksta no kā un par ko,
tad bieži vien pat nav īsti saprotams, kas tās ir pa bailēm. Vienkārši tu jūti, kā tevī mostās šis te uztraukums nepatīkamais, kā šis te adrenalīns ceļās, ja? Un ka tu saproti, ka tev reāli ir bailes no tuvības, ka tev ir bailes atklāties otram cilvēkam, tev ir bailes būt godīgam pret otru cilvēku, un tev ir bailes no saistībām. Un šīs te bailes novad pie tā, ka tev nav tā visa. Tāpēc, ka tev no tā ir bail. Un tāpēc tava zemapziņa tevi sargā no tā, no kā tev ir bail. Lai arī ar prātu tu saproti, ka nav jau no kā baidīties, bet kaut kas iekšā liek tev uzmanīties. Šie visi iemesli ir biežāk sastopamie, kas ir kā sekas tam, ka tev neveicas mīlestībā. Tā kā tu saproti, ka tev neveicas mīlestībā, un tu sev izskaidrot vari šo te visu ar kādu no šiem 3 iemesliem un saprast to, ka tā jau nav neveiksme. Tās ir iekšējās sajūtas, kuras tevi atved pie šī te rezultāta, kura tu esi tur, kur tev nav labi. Bet tu pazīsti šo te nav labi, un tu jūties kā zivs ūdenī tajā, kur tev it kā nav labi, bet tajā pašā laikā tu zini, ka varētu būt arī forši, patīkami, veselīgi, mierīgi, un tev trūks šis te miers. Galvenais tas, kas trūks tiem cilvēkiem, kam ir šī te neveiksme mīlestībā, ir miers, drošība. Un tu zini, ka tu tā kā gribētu, bet tu neesi tam gatavs. Ja tu esi gatavs, tad tevī iekšā ir jābūt kaut vai vienai darbībai ceļā uz rīcību. Viss sākās ar domu, pēc domas seko rīcība, un pēc šīs rīcības seko rezultāts. Un ja šis zemais pašvērtējums, šie deficīti vai bailes ir doma, tad šī doma atved tevi pie rīcības, un rezultāts ir tas, kas šobrīd notiek tavā dzīvē. Tajā brīdī, kad tu kādu no šīm domām nomaini uz to, kas tevi atvedīs pie foršā rezultāta, tad ar laiku tas viss arī aiziet tikpat automātiski, kā šobrīd līdz šim dzīves brīdim tas automātiski ir strādājis pret tevi, tā turpmāk tas var strādāt tavā labā. Viss sākas šeit. Ja tu esi beidzot gatavs, vienkārši uzraksti man. Es labprāt tev palīdzēšu.